mēneša sākumā. Kolosāli! Iesāksies ar kārti, kas ir imperatori. Tas ir par tādu sevis mīlēšanu, sevis lutināšanu, sevis pieņemšanu, sajušanās kā karalienei, tas ir par ērtībām, komfortu, mīlestību, dāvanām, venēriskām enerģijām. Un tā ir mūsu vēršu kārts. Mēs esam zemes zīme, un šī tad ir mums arī tāda, kur mūsu zeme ir mūsos, ja mēs tā kā savu veselumu atgūsim vai sajutīsim. Ļoti pozitīvs aprīļa sākums. Vērsīšiem skatāmies, ko nesīs tālāk aprīlis. Nu, kolosāli! No imperators uz augsto priesterienu. Nā, sievietes, tas ir mūsu mēnesis. Jutīsimies tiešām kā imperators, karalienes, pavēlnieces. Šī ir arī intuīcijas kārts, ka mēs jutīsim spēcīgāk to, ko mums saiknē ar savu sirdsapziņu, ar jūtām, intuīciju. Varbūt sajutīsiet kaut kādas zīmes no sargeņģeļiem, vai būs kaut kādi īpaši sapņi, kuriem pievērsiet uzmanību. Tā, un aprīļa beigas, ko mums nesīs vēršiem. Nu, kaut kādas brīnišķīgas, maģiskas kārtas šeit mums ir vērši. Šis ir par balansu, mieru, ka mēs spējam būt mierīgi, pacietīgi, saskatīt, kur ir mūsu trūkumi un pozitīvais, un atrast tajā visā līdzsvaru un balansu, un saprast, kas priekš mums funkcionē, kas mums varbūt jāizslēdz no dzīves un uz ko vairāk jāvēlta uzmanību.